Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas, kur 14. pantā tā mēs lasam. Un šis valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs. Mēs pateicamies, ka šajā vakarā Tu mūs atkal pulcini pie sevis un atkal mūs iedrošina ar šiem lielajiem Kristus vārdiem, kur viņš runā par pasaules galu, vai drīzāk būtu jāsaka pasaules mērķi, kuram tā pretī iet un tuvojas. Mēs, kungs, to spējam tikai daļēji aptvert, bet Tava gudrība un Tavi plāni sniedzas tik ļoti pāri mūsu cilvēku prāta robežām, ka mēs varam tikai nojaust, ka tas, kāda pasaule ir šobrīd, vēl neatspoguļo Tavu galējo nodomu. Ka pasaule ir līdzīga rauga mīklei, kura rūkst un veidojas, vai sēklai, kura auga zemē un dzen saknes un beigās izplešas varanā kokā, ka tāpat tas ir ar Tavu valstību. Tu radi šo pasauli, tad Tu ieaicini tajā cilvēku, tad cilvēkā Tu pamodini viņa spējas, tad Tu cīnies cīņu kopā ar mums pašiem, ar visām mūsu ēnām un grēkiem un ļaunajām pusēm, kur mēs izmantojam Tevis dotās spējas pavisam citiem nolūkiem. Bet beigās Tu gribi ieraudzīt Tavus bērnus, Tu gribi ieraudzīt mūs kā cilvēkus, kuros Tava līdzība patiešām kļūst redzama, un Tu vēlies, lai mēs kopīgi piedalāmies pie tās nākotnes, kuru Tu gribi izveidot. Un tāpēc Kristus mums nemitīgi to ir mācījis, ka Tu, kungs, šajā pasaulē darbojies un Tu aicini mūs ieraudzīt, ka lielais nolūks, kādēļ Tu pasauli esi radījis, ir ļoti labs. Bet pirms šis nolūks var tikt sasniegts, ir jāiesaistās un jātiek iesaistītiem mums visiem. Cilvēkiem, kurus Tu esi radījis, kurus Tu esi veidojis, kuriem ir atbildība un iespēja izdarīt savas izvēles. Tāpēc arī šodienas lozungs runā par to, ka reiz Tavas valstības evaņģēlijs būs dzirdams visiem ļaudīm, visām tautām, visiem cilvēkiem. Un tikai tad, kad tas būs noticis, citiem vārdiem, kad ik viens tos būs sadzirdējis, tikai tad gals varēs pienākt. Gala stacija varēs tikt sasniegt, mērķis varēs tikt piepildīts. Un tāpēc mēs Tevi lūdzam par to, lai mēs paši būtu tie, kas Tavu valstības evaņģēliju dzirdam, un dzirdam ne tikai ar ausīm, bet patiešām ar sirdi, atsaucoties tam, ielaižot to savā dzīvē, savā uztverē. Un lai mēs būtu arī starp tiem, kas Tavu evaņģēliju spēj pasludināt. Pie tam atkal ne tikai ar vārdiem, ar skaļiem saukļiem, bet drīzāk ar pašu savu dzīvi, ar attieksmi, ar klusām mierīgām sarunām, kurās mēs liecinam par visu to labo, ko mēs no Tevis esam saņēmuši, un kā mūsu dzīve ir mainījusies un turpina mainīties Tava gara vadībā. Jo mēs ticam, kungs, ka Tava valstība nevar nekā savādāk atnākt, kā tikai caur cilvēku sirdīm, caur to, ka aizvien vairāk ir to, kas Tevi iepazīst, un kuros Tavs gars var apzināti darboties. Tāpēc mēs lūdzam Tavā priekšā par visiem mūsu mīļajiem un tuvajiem, par cilvēkiem, ar kuriem kopā esam mūsu zemē un tautā, ar kuriem kopā dzīvojam šajā pasaulē un laikmetā. Mīļais Dievs, bez Tavas vadības mēs nekur nevaram virzīties uz priekšu. Varam tikai iet pa riņķi un atgriezties atpakaļ pie vecajām kļūdām un vecajiem rezultātiem. Bet tikai Tu vari vest mūs uz priekšu, pretī lielajiem mērķim, tam, kādēļ Tu vispār mūs esi radījis. Un te nu mēs varam tikai Tevi lūgt, un cik tas no mums ir atkarīgs gribēt, lai tas ar mums notiek. Protams, arī pat to īsto gribēšanu Tu dod pats mums. Mēs visi esam Tavās rokās, un tomēr mēs ticam, ka tad, kad mēs sarunājamies ar Tevi tā kā mācēdami, mēs piedzīvojam Tavu pieskārienu, un patiešām viss var mainīties un vērsties uz labu.
Tev pieder visas lietas, un Tev mēs uzticam mūsu dzīvi, visu, kas tajā notiek. Mēs izlūdzamies pēc miera šajā naktī un pēc spēka atkal jaunai dienai. Un pāri visam lūdzam, lai mēs varētu dzīvot Tava evaņģēlija vadībā, to dzirdot, to pasludinot, tam uzticoties, un tajā meklējot atbildes uz visiem mūsu jautājumiem, gan lieliem, gan maziem, gan tiem, kas skar citus, gan tiem, kas skar mūsu. Vēsts par Tavu valstību, par tās nākšanu, par tās brīnumaino mīlestības caurstrāvoto mērķi, lai tas mūsu vada cauri visai mūsu dzīvei. Bet pār visam citam mēs lūdzam Tevi ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.